Latviešu simfoniskās mūzikas koncerts, man liekas, kad ir tāda unikāla iespēja uz vienas skatuves un vienā vakarā dzirdēt Latvijā 4 labākos un, manuprāt, arī vienīgos tādus simfoniskos orķestrus, un proti Liepājas simfonisko orķestri, tad Simfonēta Rīga, operas orķestri un arī Latvijas Nacionāla simfonisko orķestri, un arī, manuprāt, zīmīgi šie koncerti ir ar to un arī interesanti, ka tiek atskaņot latviešu mūziku. Šogad tā mana sadarbība ar šo koncertu būs praktiski no 2 aspektiem. Pirmā lieta ir tā, ka es arī esmu kā komponists šī gadā un esmu uzrakstījis, ja nemaldos, manuprāt, pirmo koncertu timpāniem, un ne 5, bet 10 timpāniem un kameru orķestrim, un katrā ziņā, cik patreiz es esmu dzirdējis no solisti, kas to atskaņos, no Edgara Saksona, ka šis skaņdarbs ir pietiekoši sarežģīts un grūts. Bet man tā visinteresantākā pieredze, es domāju, šī koncertā kā komponistam būs ar to, ka, es būšu vienīgais no jaunās paudzes, un man būs liels gods īstenībā piedalīties šī koncertā ar tādiem, kā saka, jau lieliem meistariem, un Karlsonu ar Pēteru Vasku un vēl citiem. Proti, saklausīt, kā tas viss kopumā skanēs. Bet katrā ziņā es domāju, ja kuram interesē latviešu mūzika, un varbūt ne tikai latviešu, bet arī vispār mūzika kopumā, viņiem būtu ļoti interesanti nākt un apskatīties šo koncertu, jo tiešām tā ir unikāla iespēja, ko tikai var, kā saka, izbaudīt vienreiz gadā.